nāksies pierast pie interesantiem trokšņiem apkārt un pie man interesantā outfitu un peldkostīmu un nesakārtotiem matiem, bet es esmu laukos. Mans iepriekšējais video bija tāds nekas īpašs, vienkārši mēģināju izdomāt, vai man nākt atpakaļ vai nē, un biju diezgan overwhelmed par visiem tiem komentāriem. Un es nerunāju tikai par tiem, kas teica, jā, tie arī ļoti mīļi, tas ir forši, tas ir support, un tas man liek domāt, ka ir cilvēki, kur vispār grib skatīties. Bet tas, kas mani visvairāk iepriecināja, bija tie cilvēki, kuri rakstīja milzīgus paragrāfus par to, kāpēc man vajadzētu atsākt un par to, kā viņiem interesē tās tēmas, kurām es gribu pieskarties. Tas man rada vēlmi kaut ko reāli radīt un likt, jo tā vienkārši prikolu pēc, man tas vairs nav tā priekš manis. Man gribas, lai tam ir kaut kāda jēga. Šodien tā bišķi more laid back, vienkāršāk, mierīgāk, neko tādu baigi, wow, ja. Jau nesākšu, vienkārši pastāstīšu par to, kur es biju, ko es darīju pa šiem 4 mēnešiem, kad es biju gone. Ja kāds atcerās, tad mans video vēl pirms tiem 4 mēnešiem, kur sauc Man nesanāk, bija par to, ka es nevarēšu likt video tagad kādu laiku, tāpēc, ka ir palikušas cik 2 nedēļas, laikam tad bija palikušas līdz sākās visi eksāmeni 12. klases. Mans sunītis skrien, tā kā viņu jūs arī dzirdēsiet. Un tā arī bija. Man tiešām nebija laika. Vēl kaut kas, ko es neteicu, bija tas, ka es paralēli gāju autoskolā. Un manas dienas, kādu mēnesi, bija vienkārši briesmīgas, teiksim tā. Man jau martā sākās angļu valodas eksāmeni. Es neatceros, tas bija senāk maijs, kad es ieliku to video. Es pat mulstu, jo es neatceros, bet man liekas, tas bija tā, kad man bija latviešu valodas matemātikas eksāmeni, jo viņi bija vienā mēnesī ar laikam nedēļas starpību. Jā, nedēļa. Jā, nedēļa bija. Vispār nē, 3 dienas, 16. maijā bija latviešu valoda, 19. bija matemātika. Man 7. izvēles priekšmets nebija, jo es jau to 10. klasē uzrakstīju. Bija grūti, bija traki, jo man bija autoskola. Es teoriju biju jau uzrakstījusi. Vismaz tikko biju, man liekas, beigusi. Man liekas, ka man teorijas eksāmenis bija ap to pašu laiku, un bija man pārējie 2 eksāmeni skolā. Tā kā man bija reāli 4 eksāmeni, burtiski nedēļas laikā. Tā kā bija ļoti grūti, un tas bija tāds smags laiks, bet tas ir beidzies, un man ir tiesības jau mēnesi. Braukāju ar savu mašīnīti. Es ceru, ka es varēšu atrast kaut kādu bildi, ko te ielikt. Ja nē, tad šis ļoti awkward hand motion, ko es šeit ieliku. Bet jā, braucu ar savu mašīnīti, tāpēc esmu šobrīd laukos viena, jo pat var atbraukt beidzot. Vislabāk man patīk, kad uzpuš vējš, un mana čolka vienkārši gets wrecked. Šobrīd vēl ir ok, bet tā, kad tā riktīgi uzpuš, tad viņas vairs nav. Jā, tiesības ir nokārtotas, eksāmeni arī ir uzrakstīti. Angļu valodā 87%, latviešu valodā 67% un matemātikā 29%. Tālāk es eju mācīties sabiedriskās attiecības turībā. Jā, no septembra sākšu, nezinu vēl no kura tieši konkrēti. Bet viss, ko es zinu, ka man ir paņēmuši, es esmu iekšā, es eju, man vairs nav ko stresot, jo tas bija vēl viens stress, es vispār tikšu tur. Jo tur bija tā, ka varēja nenokomplektēties grupiņa, un tad grupa. Plūsma. Sākumā gribēju teikt angļu plūsmā, bet diemžēl tā gan nenokomplektējās, tad es latviešu ir, paldies Dievam, tā kā es eju tur. Un kas vēl ļoti attīstījās man fotografēšana, es esmu sākusi ļoti daudz ar to nodarboties. Un tas praktiski arī lielā mērā ir viss. Viegli nebūs, jo universitāte sāksies no augstskola, vienalga, kā to gribu saukt. Es ļoti ceru, ka es atradīšu laiku un spēku tiešām to darīt. Es reāli nevaru solīt. Man ir tāds, tuliņ nomainīsies gaisma. Tuliņ viss video būs savādāks. Ne? Jā. Laikam. Jā, mainās. Jā.
man ļoti negribētos, lai sanāk tā, ka es teicu, sāku filmēt video, un pēc 3 nedēļām man jau ir jāpārsteidz, pēc, ka sāks universitāti, man nav laika vairāk. Tā kā es ļoti, ļoti ceru palikt determined un to darīt, tiešām filmēt un iet un likt. Vienalga, cik tas noteikti būs grūti, bet man tas patīk, tomēr lielā mērā man jau ļoti patīk to darīt. Tā kā, jā, tiksimies, nezinu kad, bet cerams, ka drīz. Čau!